Kas ir jūra? Mazdēls prasīja vectēvam, raugoties zilajā plašumā, kas sniedzās līdz pat apvārsnim. Vectēvs, brīdi paklusējis, cieši paraudzījās mazuļa jūras zilajās acīs, izlaida savu cieto plaukstu cauri puisēnu smilšu krāsas matu ērkulim un vienkārši atbildēja – dzīve. Tad abi kopā lēnām kāpa pa līkumotajām kāpnēm augšā bākas tornī, apgaismot dzīvi. Labvakar, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, augsti godātais ministra kungs, labvakar, cienījamās dāmas un godātie kungi, zvejnieki un zivsaimnieki. Zemkopības ministrijas gada balva zivsaimniecībā Lielais Loms jau 9. gadu gaiši rāda ceļu Latvijas zivsaimniecībā. Un kaut arī dzimto krastu beidzamā laikā pamatīgi plosījušas ekonomiskās vētras, paisumi un bēgumi ir Latvijā pašaizliedzīgi un strādīgi ļaudis, kuri zivsaimniecībā aizvadītajā gadā ir spoži uzmirdzējuši, kā bākas jūrā, rādot ceļu citiem. Tāpēc šodien mēs vēlamies sumināt viņus, viņu padarīto un ļausim viņiem būt īpašiem. Mūsu apbalvošanas ceremonijā radīt svētku gaisotni mums laipni piekrituši Nacionālo bruņoto spēku, jūras spēku orķestra mākslinieki no Liepājas, diriģents virsleitnants Andris Rasmanis. Un viņiem talkā nāks arī aburošas solistes Ieva un Luīze, jau tagad varam veltīt viņām aplausus. Un kungs vislabākajos gados Mārtiņš. Nevienam nav noslēpums, cik smaga, bet vitalitātes pilna ir zvejnieku dzīve. Un kādus stāstus sevī glabā vecie zvejnieki un bāku uzraugi. Tādēļ pasākuma gaitā ļausim viesiem izbaudīt arī pa kādam stāstam vai jokam, kas tik ļoti vajadzīgs šajos laikos. Bet nu gan, laiks sākt, un svētku uzrunai aicinu uz skatuves Zemkopības ministru Armandu Krauzi. Labvakar, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, zvejnieki, zivsaimnieki, viesi. Man jāsaka, ka es šovakar jūtos īpaši, jo man ir tas gods pirmo reizi Zemkopības ministrijas gada balvā Lielais Loms 2023 sveikt jūs. Un jāsaka, ka es, protams, skatos uz zvejniekiem un zivsaimniecību kā agronoms un kā zemnieks, kurš stāv, tā teikt, uz zemes neplatām kājām, jo, ja es esmu laivā, tad es tiešām jūtos neērti, jo man ir nedaudz tomēr jādomā līdzi, bet es esmu no tiem daudziem desmitiem un es teiktu simtiem tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, kuri jūsmo par jūru, jūsmo par to, kā zvejnieki iet jūrā, un mēs, protams, baudām tos augļus, kas ir zivis. Lielākā daļa noteikti tāpat, ka es mēs šproti no ķilaus atšķiram, bet tās sugas nē. Bet es gribu varbūt paskatīties nedaudz atpakaļ savā jaunībā, bērnībā, un ar ko man vairāk asociējās zivsaimniecība, jo es tiešām pie jūras nedzīvoju, un tad es domāju, ka tas grāmatas, kas man palikušas, ir atmiņā no skolas laika, es lasīju diezgan daudz, un tur bija gan Rudolfam Blaumanim, gan citiem rakstniekiem par zvejniekiem, kas gāja jūrā, un man arī dažas filmas, ko es atceros, un tiešām salīdzinot, man liekas, ar zemniekiem, zvejnieki ir tādi skarbāki, jāpacieš smagāki apstākļi, un tāpēc es kā lauksaimnieks varu apbrīnot jūs. Paldies jums! Un vēl viena lieta, par ko man ir liels prieks, ka arī jums ir liela atbalsta komanda, kas cīnās mūsdienās, kad mums ir jācīnās arī Briselē par dažādām lietām, tā skaitā kvotām, un mums ir tiešām lieliski
lieliski pārstāv jums. Es to esmu redzējis vairākas reizes, un pavisam nesen jūsu intereses tiek aizstāvēts ļoti labi. Un tāpēc man ir novēlējums gan zvejniekiem, gan zivsaimniekiem, lai jums labi veicās visiem izcelt to lielo lomu, un no tā iegūs, protams, visa Latvijas sabiedrība. Es domāju, mēs baudīsim jūsu augļus ikdienā, un lai vienmēr zivis ir mums uz šķīvja. Paldies jums! Paldies, Krauzes kungs! Dāmas un kungi, lūkšu jūs piecelties, lai skan Latvijas valsts himna. Paldies! Šogad 7 nominācijās žūrija vērtēja pieteiktos dalībniekus un viņu veikumu, līdz nonāca pie vienbalsīga lēmuma. Vislabāk pastāstīt par to, kā veicās žūrijai ar izvērtēšanu, cik lielo balvu un veicināšanas balvu ir šā gada lielajā lomā, varēs pastāstīt Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstīņš. Paldies, augsti godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātais ministra kungs, kolēģi, visi zivsaimniecības nozares cilvēki. Man ir prieks būt ar jums šajā vakarā, un jau 9. reizi ir iespēja bijusi vērtēt kandidātus uz šo te augsto apbalvojumu. Un man ir ļoti liels prieks, ka komisijai ir visu laiku bijis ko vērtēt. Jo, ja mēs skatāmies uz mūsu nozari, nozara nav ļoti daudzskaitlīga. Dalībnieku skaits nav tik liels. Man ir patiesas prieks, ka mums uz katru šo lielā loma pasākumu ir cilvēki, ar kuriem mēs varam lepoties, un tie ir atkal varbūt citi cilvēki, nekā bija iepriekšējos gados. Ja runājam par vērtēšanu, tad vērtēšanas kritēriji ir pielāgoti katrai no nominācijām, un mēs varam skatīties un salīdzināt tos, kas pretendē attiecīgajā nominācijā. Un arī skatāmies arī uz to, kad šie balvu pretendenti īstenībā sacenšas nedaudz paši ar sevi. Jo mēs skatāmies, kāda ir bijusi izaugsme, salīdzinām šo te izaugsmi. Nevis salīdzinām vienu ar otru šai izaugsmē, bet pašus
attiecīgos pretendentus, kā viņi ir auguši attiecīgajā gadā. Un jāsaka tā, man pašam personīgi pa gadiem ir tā saukšana ar nozari ir tik liela, ka gan prieki, gan bēdas it kā ir man arī pašam. Un man ir liels prieks, ka šajā reizē ir arī atkal apbalvojamie, un man ir prieks par viņiem. Un, kā ministra kungs izteicās, mēs cīnāmies par jūsu interesēm, kad cīnāmies par kvotām. Un jāsaka tā, ka man varbūt arī vairs nav grūti cīnīties, jo es cīnos par šīm te kvotām kā pašam par savējām, jo es sajūtu nozari arī tādu kā ļoti man tuvu esošu. Un tāpēc man nav problēma cīnīties, jo tad, kad kaut ko ņem nost, man liekas, ka man pašam ņem nost. Un arī, kad šogad bija ļoti skarbas šīs cīņas, jo principā gāja uz to, ka vajadzētu aizliegt zveju Baltijas jūras reņģei, un atstāvējām to, ka tas tā nenotika, bet arī viens no balvas pretendentiem tikšanā ar ministru izteicās, ko tad jūs darīsiet, ja atbrauksiet no Luksemburgas ar 0 kabatā, teiksim tā, šīs zvejas iespējas. No birokrātiskā viedokļa es vienkārši atbildēju, tātad, un uz 5 gadi ir šis te līgums, kur mums jāgarantē zvejas tiesības zvejniekam. Birokrātiski pasakot, jā, mēs jums 0 arī 5 gadus garantēsim, bet skaidrs, ka šāda atbilde ne arī mani pašu apmierinātu, un ir ļoti būtiski, ka mums nav šīs te 0. Es arī rosinu, lai nākošajos gados pretendentu ir vairāk, jo šogad bija 15 pretendenti uz 7 nominācijām. Ja, tas nav tik daudz, es gribētu vairāk, es gribētu, lai savā starpā sacenšaties, bet vispār uz priekšu novēlu, lai mums tās 0 neveidojās. Ne kvotu ziņā, ne attiecīgo balvu pretendentu ziņā, lai mums būtu ko vērtēt, lai mums būtu darbs un lai mums būtu svētki, kā arī šodien, kad mēs gribam godināt visus šo te balvu ieguvējus. Un, kā jau es teicu, man ir liels prieks, un es nedaudz jūtu, ka arī es esmu tas, kurš saņem šo balvu, skatoties uz jums šeit uz skatuves. Liels paldies, ka jūs esat tik strādīgi, centīgi un spējat izdarīt to, ko daudziem varbūt arī nebūtu pa spēkam. Kā ministra kungs arī teica, darbs ir skarbs, nav tik viegls, ir ļoti daudz problēmas. Bet mums ir prieks, kad ir iespēja jūs novērtēt, un šie svētki ir priekš jums. Paldies! Paldies, Rieksniņkungs! Balvas šovakar saņems uzvarētāji, bet katrs no gada balvas zivsaimniecībā lielais lomas dalībniekiem ir īpašs. Un tāpēc es vēlos jūs aicināt ar aplausiem, kā pateicību par piedalīšanos, sveikt visus konkursa dalībniekus. Un lai visiem krietnējiem konkursa dalībniekiem arī skan kāda skaista Atvaru sirmā dziesma ar nosaukumu Tēvzemei, dzied Luīze Krasta un arī, kā nu gadījies, kā ne Mārtiņš. Drīkstat sagaidīt Luīze ar aplausiem, jā? Paauklē saulītē manu zemītī, ziemelim smagā rokā. Es savā tēvzemē iestādu mūžzaļu cerībās koku. Es savā tēvzemē iestādu mūžzaļu cerībās koku. Sasildi saulītē manu zemīti, ziemelim elpā augstā. Es viņas dvēselī sildīšu
ticības svētajās plaukstās. Es viņas dvēselī sildīšu, ticības svētajās plaukstās. Apmīļo saulītē, manā zemītē, katru ozolā zīlī. Es savai tēvzemē pieglaušos, ticot, cerot un mīlot. Es savai tēvzemē pieglaušos, ticot, cerot un mīlot. Plauklē saulītē, manu zemītī, ziemelim smagā rokā. Es savā tēvzemē iestādu, mūžaļu cerībās koku. Es savā tēvzemē iestādu, mūžaļu cerībās koku. Paldies, dāmas un kungi, bet tagad gan laiks apbalvošanas ceremonijai. Un, ja tu no rīta pamosties un savu vārdu nevari atrast miljonāru sarakstā, man tieši šorīt tā gadījās, neskapēc, tad vien jādodās ir uz darbu, vai ne? Un vēl pie tam, ja tavs darbs jau no 3 gadu vecuma ir arī tavs hobijs, pie tam vēl saistīts ar zvejniecību, tad labākais ir vēl tikai priekšā. Un gribu piebilst, pirms izsauksim pirmo laureātu, ka laureātus ar ziediem un personīgajām dāvanām, veltēm, balzāma maisiņiem un daudz ko vēl citu aicinu sveikt pēc ceremonijas. Un tā teikt, kad nāks laureāts, tad, protams, veltīt viņam aplausus un visu savu iespējamo mīlestību un cieņu, bet visu pārējo tad pēc ceremonijas. Nu, lūk, pirmā nominācija – jauns un daudzsološs nozarē. Aicinām pasniegt balvu jauno zemnieku kluba prezidenti Sandru Eimani. Labvakar. Labvakar, cienījamie klātesošie un arī tie, kas attālināti klausās un redz. Šur braucot, es domāju, ka ministrijai šogad bija 30 gadu jubileja, vai ne? Bet mums jauno zemnieku klubam gan ir vairāk kā 30. Un tas apliecina to, ka jaunieši laukos, jaunieši, kas dara, riskē, nebaidās darīt citādāk, vienmēr ir bijuši, ir un būs, lai vai kādi laiki paiet, lai vai kas mainās. Un ja šo jauniešu deksmi, enerģiju, arī nebaidīties riskēšanas spēju apvieno ar senču padomiem, pieredzi, tad tā ir ārkārtīgi spēcīga kombinācija, kas var paveikt kopā ļoti daudz. Un ja mums lauksaimniecības nozarē ir tāda balva kā sējēja ceremonija, tad šeit zivsaimniecībā jau ir lielais loms. Lielais loms, katram noteikti ir savs, ar savu nozīmi, ar savu vērtību. Un ja man kā lauksaimniecei ikdiena lauksaimniecība ir ļoti izaicinoša, es ticu, ka arī zivsaimniecībā tas arī nav darbs
nav darbs ar noteiktu darba laiku, ar noteiktu algu. Tāpat lauksaimniecībā ir pilns ar riskiem, izaicinājumiem, bet tie, kas to dara, tie ir ļoti, ļoti spēcīgi un patiesi gudri cilvēki. Un ir liels lepnums, ka ir arī jaunieši, kas to dara. Un jaunieši ir mūsu nākotne, pamats mūsu nākotnei. Un mums ar to ir jālepojas jau šodien. Mēs nedrīkstam par viņiem aizmirst. Un es novēlu šīs te balvas ieguvējam, lai šī balva lielais loms ir kā pamats nākamajiem mērķiem, nākamajām virsotnēm un sasniegumiem. Un lai tas ir kā bāka pat vistumšākajos brīžos un vislielākajā apjukumā, lai tā parāda tev gaismu brīdī, kad tu nezini, ko darīt, un liekas, viss slikti, es metu malā. Mums ir ļoti labi saprotam šī situācija. Tie, kas dara, mēs zinām, kā tas ir. Bet atceries, ka ir jāatvelk kalpa un ka dari ļoti, ļoti vērtīgu darbu. Un mēs Jauno zemnieku klubs noteikti gaidām ciemos. Viss, kas dara, viss, kas ir jauni un nebaidās riskēt, jo kopā mēs varam viens otru atbalstīt, aiziet, pabļaut, spēcīgāk pārstāvēt savas intereses un viens otram arī paraudāt uz pleca, bet kopā mēs varam ļoti, ļoti daudz sasniegt. Un es novēlu, lai šis vakars jums ir arī kā atelpas brīdis no ikdienas saspringuma. Un vēlreiz tiešām lepojieties ar to, ko jūs darat. Un ja mums ir jaunieši zivsaimniecības nozarē, tā ir ļoti liela vērtība. Paldies! Paldies Sandrai, un tagad lūdzu video. Vai viegli būt jaunam piekrastes zvejniekam, celties naktī, jebkuros laikapstākļos? Doties jūrā, saldēties, lāpīt tīklus un murdus, remontēt laivas un motorus, domāt, kā zivis realizēt, kūpināt un pārdot, mācīties, sekot izmaiņām likumos un grāmatvedībā, rakstīt projektus un piedalīties biedrības sapulcēs. Jurģis Elsons saka, ka viegli, jo par zvejnieku sapņojas kļūt jau no 3 gadu vecuma, izaudzis upesgrīvā zvejnieku cimtā. Allaž piekrastes zvejniecības noslēpumus mācījies no tēva un jau puikas gados iemācījies šūt pirmos zvejas rīkus. Ieelpojis dūšīgi skarbos jūras vējus, sapratis, ka piekrastes zvejnieka darbs dos vislielāko gandarījumu un tam nolēmis veltīt visu savu dzīvi. Pavasarī luču zveja, vēlāk butes, vimbas un citas zivis. Ziemas sezonā nēģi, tā ir Jurģa zvejas sezona. Šobrīd Jurģis ar vienu zvejo kopā ar tēvu. Vaicājot, kā viņi saprotas, Jurģis atbild, ka no pusvārda. Saviem bērniem Jurģis gribētu iemācīt 3 lietas, ko iemācīja tēvs. Nepadoties, nebeigt sapņot un iesākt to vienmēr novest līdz galam. Visiem piekrastes zvejniekiem spēku, izturību un turpināt iesākt to. Un jauniešiem, ka ne tikai laimi iebrauc meklēt uz ārzemēm, bet kad laimīgs tu var būt arī šeit. Nominācijā Jauns un daudzsološs nozarē balvu saņem laureāts Jurģis Elsons. Patiesi gandarīts, ka šeit esmu ieradies. Gribētu teikt vislielāko paldies savai ģimenei. Milzīgi paldies biedrībai Mazjūras zvejnieki un, protams, žūrijai. Un jāsaka tā, ka es dzīves laikā esmu noķēris neskaitām daudz zivju jūrā, bet šī ir pirmā uz sauszemes. Vēlreiz skaisti un skanīgi aplausi Jurģim Elsonam. Un tagad ir tas brīdis, kad laureātus sveiks arī Jūras spēku orķestris un arī solisti Ievu Sutugovu, Luīza Krasta un arī es Mārtiņš un, protams, diriģents virsleitnants Andris Rasmans.
mūsu sapņi, mūsu krāsas, kurās savu dienu krāsojam. Tie ir mūsu vārdi, mūsu mēlēs, kuras mēs aiz lobiem neturām. Jo tikai tā var uzzīmēt to visu, ko var iemīlēt. Šajā krāsainā pasaulē, šajā pasaulē. Tās ir mūsu rokas, mūsu otas, kuras dzīves mērķē noskalo. Tās ir mūsu acīs, mūsu glāznas, kuras svešiem neīstīs neko. Nāc uzzīmē, kā tev vien šai pasaulē, kā tev veicas šai pasaulē, nāc un uzzīmē. Tikai tā, mēs varam kopā vēl būt. Malēt visu, ko jūt, mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā. Dzīve aizrit sīkā, vēlēcīga, ja nav krāsas tavās kabatās. Meitenes ien garām Un neatskatās. uz tiem vēlēcīgiem neskatās. Ir jākrāso, ir jākrāso. Īstās krāsas ir jāmeklē, dzīvē jāmeklē. Tikai tā, mēs varam kopā vēl būt. Malēt visu, ko jūt, mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā. Kas jānosargā, tikai tā, mēs varam kopā vēl būt. Malēt visu, ko jūt, mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā. Kas jānosargā. Tikai tā, arī jūs. Mēs varam kopā vēl Droši izdziediet visu sirdi, mālēt visu, ko jūt. Mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā. Kas jānosargā, tikai tā, mēs varam kopā vēl būt. Mālēt visu, ko jūt, mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā. Kas jānosargā, tikai tā, mēs varam kopā vēl būt. Mālēt visu, ko jūt, mana sirds, tava sirds, šai sapnī krāsainajā. Kas jānosargā, tikai tā. Nākamā nominācija – ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā. Ja kādam jaunietim pavaicātu, ja es vēl sevi pieskaitītu pie jauniešiem, piemēram man, ar ko stāvvats atšķiras no liekača? Es šo uzreiz pajautāju mūsu režisoram, viņš izstāstīja. Kas ir lučmurts un kas ir tacis? Arī to viņš man pačukstēja priekšā. To, kas ir plekste un kas ir stinte, to nu gan par laimi es zināju. Kad drīkst kādu zivi ķert ezerā un ko ar to vispār drīkst darīt? Daudzi rauktu pieri un nesaprastu, par ko vispār ir runa. Tāpēc tik svarīgi ir turēt godā zivsēmnieku arodu un cauri paaudzēm senču tradīcijas aiznest līdzi mūsdienām.
Saglabāt zivju resursus iekšējos ūdeņos un saudzīgi apieties ar dabu. Redzēt ne tikai kā zvejo, bet arī kā lāpa tīklus un mūrdus apstrādā zivis. Zivsaimnieki katrs atsevišķi bieži vien nezina, kā risināt tādas problēmas. Kā tikt ievērotiem un sadzirdētiem? To var izdarīt tikai kopā, apvienojot domas un darbus. Kāds vecbākas uzraugs Ventspilī reiz teica, kad zvejnieku svētkos viens kuģītis palaiž sirēnu. Tas tāds zemūdens pīkstiens vien ir. Bet, kad visa flote, tad uzreiz Neptūns ar visām nārām izlec krastā. Aicinām uz skatuves pasniegt balvu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Cimermani. Labvakar. Milzīgs saviļņojums būt pie jums. Tad vakar jau bijām kopā pie jūras, skatījāmies zivis, kā mazā osta, ko iztīrījuši pie jūras zvejnieki pirmais 30 gadu laikā. Ar to slepnums acīs. Mēs 30 gadu laikā mums pirmā piebrauktur, kur iebraukt ar savām laivām jūrā, un to lepnumu redzot par to panākumu, kas tika izkarots gan ar vidas dienestiem, gan ar citiem pašvaldībām. Tā kā es par nozares popularizēšanu jau 9. gadu šo konkursu organizējot un kopā piedaloties ar jums, es sajūtos patiesi kā savējais. Lai es arī varbūt esmu zemgals zemnieks, zemes arājs, bet vienmēr, kad es satiekos jums, saka, jūras arājs, tas darbs ir tikpat smags, tikpat neprognozējams, bet tikpat skaists. Jo to dara cilvēki ar lielu mīlestību. Nozares popularizēšana, un kā viens no vīriem, varbūt, kas arī šodien skatos teica, cik ilgi pastāvēs Latvija, tik ilgi pastāvēs zvejnieki. Cilvēks ir galvenais. Mēs rūpējamies par dabu, mēs rūpējamies par visu, kas mums apkārt, par mūsu bērniem, par nākotni, bet cilvēks ir tas, kas veido mūsu piekrasti, mūsu jūras skaistumu daudzina, un arī ezeros, gan iekšējos ūdeņos, gan mūsu bagātā 500 km garā Baltijas jūras krasts ir tas, par ko ir vērts cīnīties, un es sveikšu ar milzīgu gandarījumu šodien uz šīs skatuves šos popularizētājus, kas māca jauniešus, māca cilvēkus, kas arvien vairāk varbūt daudz redz datoros, telefonos, kas ir zivis, bet redzēt uz vietas, iepazīt to milzīgs prieks. Paldies jums, paldies, ka esiet. Latvija ir tik skaista tikai tāpēc, ka mēs esam visi kopā. Zemnieki, zvejnieki, mežsaimnieki. Paldies un sveikšu jūs jau tālāk jau ar Mārtiņu kopā. Mēs abi divi Mārtiņus sveiksim droši. Jā, jūs tagad varat vēlēties, ko jūs vien vēlaties, un ja vēl kritīs zvaigzne šajā brīdī, tas noteikti piepildīsies. Sekunde tam laiks. Ja, kuri nepaspēja neko darīt. Bet atgriežamies, protams, pie apbalvošanas un aicinu balvu saņemt biedrības Usmas krasts pārstāvi Oskaru Jankovski. Biedrības Usmas krasts ideja ir Usmas ezera zivju resursu atjaunošana un aizsardzība, uzņēmējdarbības veicināšana, tai skaitā turisma, makšķerēšanas, zvejniecības sistemātiska sakārtošana un attīstība, Usmas ezera atpazīstamības un laba tēla veidošana. Labvakar visiem! Maz reklāmas rullīti. Usmas ezers ir viena no smukākajām vietām Latvijā. Paldies! Vispār jāteic, ka nevar nepiekrist. Tiešām ļoti smuks ezers. Nu, lūk, bet tagad gan paskatīsimies video par lielā loma galvenās balvas ieguvēju. Piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejnieki zvejo, pārdod zivis, tur godā savu arodu. Jauni zvejnieki ārpus ģimenes reti, kad uzsāk zvejniecību piekrastē. Tā nu gadu no gada zvejnieki kļūst saurupāki. Kā aiznest savu viedokli līdz zivsaimniecības dzīveslēmējiem? Kā uzzināt par atbalstiem, kurš palīdzēs ar padomu vai projektu īstenošanu? Tāpēc 12 zvejnieki no Mērsraga līdz Lapmeža ciemam pirms 4 gadiem nolēma dibināt biedrību Mazjūras zvejnieki.
Pa šiem 4 gadiem biedru skaits ir 5-kāršojies un nu jau 62 biedri, zvejnieki un pat 3 ēdināšanas uzņēmumi gar visu Baltijas jūras piekrasti savas problēmas risina kopā. Attālināti un aci pret aci tiek lemts un spriests par nākotni un problēmām. Mazjūras biedrības sapulcēs piedalījušies ir gan ministri, gan zivsaimniecības dzīves vadītāji. Biedrības vadītājs Andris Cīrulis stāsta, ka paši zvejnieki darbojas un mudina arī citus būt aktīviem. Un viņi arī tiek uzklausīti ministrijas gaiteņos. Sadarbībā ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centru tiek rīkoti pasākumi, pieredzes apmaiņas un mācības. Viens jau tālu neaizērēs, bet visi kopā līdz apvārsnim. Plāni ir tālējoši, bet visi ar vienu mērķi – piekrastes zvejai Latvijā būs būt. Nu, ko es varu pateikt vienu? Latvija jūras valsts, zvejniekiem te jābūt. Latvijas cilvēkiem ir jābūt pieejamai tai vietējai zivī un iznīcināt veselu ārodu, bet ļaut viņam aiziet nebūtībā, kas ir gadsimtiem bijis pie jūras. Es domāju, tas nebūtu prātdarbs, un mēs strādāsim kopā par to, lai būtu zvejnieki pie Latvijas ūdeņiem un lai Latvijas cilvēkiem būtu pieejams zivs. Balvu nominācijā ieguldījums zivsaimniecības un ūdeņu apsaimniekošanas popularizēšanā saņem biedrība Mazjūras zvejnieki. Lūdzu biedrības vadītāju Andri Cīruli uz skatuves. Andri, es runāju, ka vienreiz gadā Neptūns nāk krastā. Jā, zvejnieku svētkos. Bet pirms 4 gadiem man bija tas gods būt klāt, kad tu nāc krastā. Kā šī bāka, kas aiz muguras mums tai spīd, tu cēlies krastā kājās, rādīji gaismu vīriem. Tu teici, kamēr būs Latvija, tikmēr būs zvejnieki, un zvejniekiem būtu mūžīgi. Milzīga mīlestība no tavas puses par to, ko tu dari. Paldies taviem vīriem. Skarbi. Jā, mēs visi dabonam reizēm dzirdēt patiesības par to, kā mums iet. Un es ceru, šai 4 gadu laikā ir izdarīts tik daudz. Būt mūžē Latvijā, mūžīgi būt zvejniecībā. Andri, paldies tev! Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministra kungs, dārgie klātesošie draugi, zvejnieki, ko es jums varu pateikt? Mēs jau, paldies par novērtējumu, protams, bet mēs jau esam ļoti maziņi. Mums ir tikai 4 gadiņi būs pavasarī. Bet mēs esam un būsim. Paldies visiem zālē sēdošiem, kas mums ir tiešām reāli atbalsts, sapratīs cilvēki. Paldies zvejniekiem, kas saprata, ka kopā mēs varēsim vairāk. Pa vienam mēs neesam nekas. Paldies Ivetai, kas man visu laiku ir blakus un palīdz. Un ko es gribēju pateikt? Latvija jūras valsts. Un zvejniekiem te ir jābūt, un viņi būs. Un mēs visi kopā varam panākt, lai viņiem būtu labāk, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu zivs. Un lai vispār, lai mūsu valsts, mūsu zemīte Latvija būtu skaistāk un cilvēkiem mīļāk. Paldies jums liels! Paldies Cīruļa kungam. Tagad laiks kādam senam jokam no makšķernieku puses. Bet priekš jums tas būs sens, priekš manis tas šodien bija pilnīgs jaunums. Es varēšu rīt izstāstīt saviem koncertu biedriem. Līdaka saka zutim. Vari man neticēt, bet tas makšķernieks, kuram es norāvos, svēra vismaz 90 kilogramu. Uz ko zutis atbild. Bet mani noķēra no ļoti simpātiska makšķerniece. Es viņai uzsmaidīju, un viņa man pati palaida vaļā. Lūk tā, gada balva zivsaimniecībā Lielais Loms gadu no gada ir uzticīgs partneris, kurš sniedz arī savu balvu. Makšķerēšanas kartes speciālu balvu pasniedza Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Agnese Neimane Jordāne.
Man vienmēr patīk cilvēki, kuri nāk ar tik lielām plāksnēm. Tas nozīmē, ka tur ir kaut kas vērtīgs iekšā. Es domāju, tu turēsi tās lapus, lai neredz ne, bet visi zina tagad. Diemžēl man nesanāk, man abās pusēs jau tas noslēpums atklājas. Bet milzīgs prieks jūs šovakar šeit redzēt tik kuplā skaitā. Lielais loms man ir īpaši mīļš. Es esmu bijusi daudzus gadus arī vērtēšanas komisijā un tikusies ar jums un braukus pie jums ciemos, tāpēc vienmēr priecājos atrasties šeit, jūsu kompānijā. Bet šodien stāsts ir par biedrību, kura, es uzskatu, ir lielisks piemērs tiem, kuri dzīvo ap ūdeņiem Latvijā. Jo šajā biedrībā ir apvienojušies gan zvejnieki, gan atpūtas vietu īpašnieki ap ļoti īpašu ezeru, kura vārds jau izskanēja pavisam pirms brīžīs. Un šī gada mūsu īpašo balvu es vēlētos pasniegt biedrībai Usmas krasts. Paldies par sadarbību, paldies, ka spējat šo ezeru pacelt kā tādu kurzemes pērli jaunā līmenī. Paldies jums! Paldies Agnesei un paldies, protams, arī Usmas krastam. Un tagad laiks kādam muzikālam veltījumam, kādai dziesmai par Kurzemi. Jums uzstājas Ieva Sutugova, Mārtiņš un, protams, arī mūsu burvīgais jūras spēku orķestris Sandra Rasmaņa vadībā. Gudra kā jūra visa Kurzeme tu, vējš skrien pāri zelta papardēm mītā un vārdā brunči sarkani plīd. Kuršu pavārds uguns krāsā dzīvs, aiziet par jūru balti puteņi domi kā vangas visa dondaga rojā un kolkāsi kādiķi ziet liepu ānā vecie kurši ciet. Kurzeme, mūži kā saule riet zvaigznes, kā mūži krīt Kurzemē. Kurzeme bites cēliens salds, meži kā jūra, nūts jūra, kā meži tur šalds. Uguns, kas dzīva cauri puteņiem iet, karsta kā puķe, zelta papardēs iet. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam klausies vecā jūra atkal tu. Jauniem, lai acīs mūžam pavardam gūs, rokās, lai mūžam kalves samurītu. Krīt Kurzemē,
man drusciņi jātelpojas. Bet tikai drusciņi. Kā jūs domājat, vai zivis var būt mājas dzīvnieki? No, pavisam godīgi. Jā. Man jau kādus 3 gadus viens visu laiku saka, gribu zivtiņu. Es gaidu, ka paaugsies tik liels, lai pats var akvāriju iztīrīt. Citādāk nebūs. Bet droši varu teikt, jā, ka ir arī tādas dīķsaimniecības, kur milzu karpas ēd no rokas. Un pat atbild ar astes plunkšķi uz vārda. Ja vien zivs vārds tiek saukts zem ūdens, bet ja vēl nopietnāk, tad mēs runājam par akvakultūru, un tad ir jābūt tik ļoti zinošam. Gan meliorācijā, gan ģeoloģijā, gan citās dabas zinātnēs, mehānikā, ihtioloģijā un veterināra medicīnā, un vēl cik liels darbs jāiegulda, lai veiktu pilnu zivju audzēšanas ciklu no nārsta līdz realizācijai, un vēl gūtu labu peļņu. Izklausījās ļoti sarežģīti. Bet to zina tikai tas, kam tas ir izdevies, un nav brīnums, ka es to nezinu. Nominācijā Gada uzņēmums akvakultūrā. Lūdzu pasniegt balvas dāmu, kura visu zina par Baltijas jūras piekrastes zivīm. Šī kurzemniece prot zivītes tā apvārdot, kad pat viskarstākajā bula laikā viņas pašas nāk krastā un lec uz pannas. Un kā viņa gatavojot, man slavēja un slavēja un slavēja. Dāmas un kungi, TV zvaigznē, īstenā Latviju saimniece no Kurzemes, zvejnieka sieva Iveta Celkārte. Iveta, sveiki. Jā, jūs drīkst paņemt rokā to mikrofonu, jā. Ja drīkst pajautāt, kas tad tur iekš to groziņi? Pagaid, to pēc tam, pagaid. Labi. Labvakar. Es nezinu, kā man jūs pareizi, es teikšu godīgi, es nezinu, kā man šitais pirmajos beņķos tie cienījami būtu jānosauc pareizi pēc tiem pagoņiem, ja? Bet es teikšu tā, kā man omišs vienmēr teica. Viņš man teica tā. Tu zini, meit, pat prezidents ir tikai cilvēks. Bet galvenais, ka mēs katrs ir labs cilvēks. Un tāpēc labvakar visi labie, mīļie, strādīgie, šeptīgie, fīrīgie un vēja aprautie cilvēki. Un tā kā man teica, tā ir mirkle, ka man teica, ka man jānāk, ka būs šodien jānodara tā darīšana, kas man šodien jānofīra, ja ir viss te pa tam notim. Man. Tad saprot, es domāju, ka tam režisoru kungam ir tie pāteri sajukuši. Nu kā? Es jau paņēmu līdzi, jo es jau nemaz lāgi nemāku no galva izteikt to galveno vārdu, ko tu tur, tu jau vēl 7 tur minēji visāds. Vienmēr sakot, akvakultūra. Jā, es nemaz izteiktu šito galveno vārdu, tā nevar bez grāmatu. Nu, un tā kas tā man atlika? Es jau izstudierēju, kas tas tāds vispārīgi ir. Nu, pusi jau tu nosauc, jā? Es centos, jā. Tu šausmīgi gudru, tu vēl gudrāk izteicies. Tāpēc, ka man ir brilles. Tāpēc. Tu pats saprati vispār, ko tu tur lasi, jā? Tikai tāpēc, ka man ir brilles, tikai tāpēc es sapratu. Mārtiņ, jā. No maniem bija bišķiņ tā. Prastāk, jā, nu vienmēr sakot, es sapratu, ka tie dīķi, tie ezeri, vienmēr sakot, tie saldūdens zivs. Un tā man ir tā laime, es sapratu, jo man jau ir tā laime. Un vispār, es šodien ir šausmīgi lustīgs, ka es šodien tai ticis, jo neviens jau skaļi nepateica, ja? Bet es tagad tā lepnu varu izteikt to, kad mēs nāk, un daudz no šitajos beņķos, kas šodien sēd, nāk no vissmukāko vietu uz pasaules. Nevis tikai Latvijā, uzņēmums saimnieki, piedod, ja? Uz pasauli. Un to vietu sauc par Bērsciem. Un tas ir tas vieta, kur beidzot mums ir tā osta. Un es esmu šausmīgi lepns un pateicīgs, un es tagad izmantoju to dienas stāvokli, ka es varu tiešām, jo tas bija sapnis, ko mēs sapņojam diktani ilgu, un jūs zināt, ka sapnim mūžīgi jābūt tādam, ka tev zošādi uzmetās un bišķiņ pašam ir bail. Un tas bija tāds sapnis. Un es ticu, ka daudz man piekritīs.
Un tā ir vieta starp jūru un starp ezeru, taisni pa vidam. Un mums mājās pilnīgi itēn visos laikos mūžīgi bijis gan jūras zivu, gan ezeru zivu. Vienmēr sakot, viss ir skaidrs par tām zīvēm. Un, ja paklausos to pasaules tos gudrākos, visus tos gudrākos galvas, tad ieteica tā, ka tā Baltijas jūra jau tāds viens liels ezers vien esot uz to citu jūru bildi. Jo tas dievstai mūsu jūrā ir dikteni maz to sāli iekaisīs. Un, tas jau varbūt ir labi, jo jūs jau zināt, ka doktori teica, ka daudz jau tagad to sāli nevar ēst. Bet, jau es aizmuldēs, vienvārds sakot, tiekot apakaļ līdz tiem dīķiem, līdz to saldūdens zīvi, es jums gribu pateikt tā, ka tie cilvēki, kas dara to darbu, es nezinu, vai jūs paši apzinās, jūs pirmkārt ir, es gribu teikt lielu paldies, ka jūs ir, un ka jūs ir tur, kur jūs ir, un ka jūs dara to darbu tā, kā jūs to dara, un jūs vien vairāk to dara. Jo jums ir jābūt tik gudriem, jo es saprotu, ka tur ir tā, ka tur ir jājēdz ne tikai noķert, bet izaudzināt un vēl noķert. Dubult jums ir tā gudrība vajadzīga. Un es nezinu, vai jūs paši apzinās vai nē, bet jūs mūsu valstī katru dienu kļūst vien vajadzīgāk. Un tad es tā vienu nakti domāju, pamodas nenāca miegs. Un, tagad jau viss tas kantas spiež uz to, ka vajag kaut ko jaunu. Jaunu. Te inovācijas, to vārdu es iemācījos, to gan es iemācījos. Te inovācijas mums ir vajadzīga. Un tad es sapratu, kad mana galva ir 2 inovācijas. Un viena no šitām inovācijām es gribētu ieteikt jums, tiem gudrajiem, tiešām cepur nost jums, es nesmējos par jums, ja jūs tiešām ir gudri cilvēki, jo jūs sajēdz, ko jūs dara. Jo zīvi tik tramīgs, viņi nevar tā apmuļķot, kā cilvēki, zīvi gudraks. Un tā viena no tām inovācijām būtu tāda, kad mēs jau visi tagad ņaud, ka ar to katru gadu tā jūra, tas zivs paliek mazāk. Un tā viss, diemžēl, ir. Un tad es tā domāju tā, vai jūs nevarat ar to savu gudrību izdomāt, kā tai jūs dīķos un tā jūs ezeros varētu pavairināt tos mūsu reņus, brētliņus, menciņus, kādu lestiņu un lucenāru ko. Un tagad var rādīt to bildi. Jā, līdz tam mēs vēl tiksim. Paldies. Es domāju, ka mēs varam to izdarīt, vai ne? Gan jau, ka viss es nezinu, kopā. Viņi varētu padomāt par šito lietu. Paldies, aplaus Ivetai. Aicinu saņemt veicināšanas balvu nominācijā Gada uzņēmums akvakultūrā. Ēriku Rāvu no viņa Durbes pagasta zemnieku saimniecības. Ērika Rāvas zemnieku saimniecība audzēja karpas, līņus, karūsas, samus un amūrus. Tā ir produkcija, ko uzņēmums tirgo savā saimniecībā. Vēl pēc iepriekšēja pasūtījuma var iegādāties orfas, foreles, zandartus un citas zivis, kā arī veselīgus zivju mazuļus. Un prieks par to, ka tu ir kurzemnieks. Aplaus! Labvakar visiem. Pa priekšu es gribētu pateikt paldies tiem, kas ir izvirzījuši, izbīdījuši un arī atļāvuši novilkt beidzot tērpu gumijas, jo dēls jau saka, man liekas, ka tev cits drēbes nemaz nav, kā tikai gumijas tērps. Tā kā šodien esam braukuši tālu ceļu, vakar beiguši 29. saimniecības sezonu. Un, tā kā, paldies jums visiem. Un galvenais paldies sievai, kas ir tāpat bridusi cauri visiem dubļiem, visos procesos piedalījusies. Tā kā, paldies tev! Paldies Rāvas kungam! Un tagad lūdzu video par konkursu Lielais loms galvenās balvas ieguvēja nominācijā Gada uzņēmums akvakultūrā.
Zemnieku saimniecībai Avotiņi apkārt plešas senie Struteles muižas dīķi. Tur saimnieko Gins Nordens ar savu sievu. Gins kopš mazām dienām dzīvo vecvectēva celtajās mājās, tur arī bieži makšķerējis. Tāpēc dīķu apsaimniekošana likās loģiska. Jau 20 gadu dīķos Gins audzēja zandartus, īstās kuprainās karpas, foreles. Dabīgā procesā zivis nārsto dīķī, pēc tam zivju mazuļi attīstās, tiek nodalīti, audzēti un realizēti. Vaicājot Gintam, kur viņš apguvis zivsaimnieka profesiju, viņš atbild: nekad neesmu gribējis būt gudrāks nekā esmu. Ja ko nesaprotu, vaicāju citiem. Daudz palīdzējis ir Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs ar mācībām, pieredzes apmaiņu un zinošu speciālistu konsultācijām. Visu laiku ir jāmācās un jātīstās. Akvakultūra ir process, kurš nebeidzas, kamēr dīķī ir zivis. Mazuļu tirdzniecība, zivju pārdošana un makšķerēšana viena otru papildina, un tur jau ir tas biznes. Ja nozāģēsi vienu koku, tas kritīs. Ja blakus būs otrs, tad pirmais vēl turēsies. Bet ja 3 koki blakām, nejutīsi, kurš nozāģēts. Tā saka optimists Gins Nordens no Zemnieku saimniecības Avotiņi. Es visiem zivsaimniekiem novēlu, ka vajag tikai rakt, un 5. gadā noteikti izdosies. Laureāts nominācijā Gada uzņēmums akvakultūrā Ginta Nordena Zemnieku saimniecība Avotiņi. Juhu! Un atkal kurzemnieks! Gint, es tev tā bišķi pa 5 kapēku pazīstu. Un tu jau ir izdomājis, kā tos zandarts var pavairināt. Tā kā es domāju, ka tev tā inovācija, ko es šeit ieteicu, galīgi nebūs grūti. Gan jau tu tiks arī ar to uzdevumu galā. Bet vispārīgi es gribētu teikt, ka tie cilvēki, kas iedeva, kurā 19. gadā, tev bija tā veicināšanas balva. Viņam bija veicināšanas balva, un jūs redzat, ka jūs nav viņam pavēl devuši. Viņš ir izaudzis. Un tiešām liels gods un lepnums par tevīm, Gint. Apsveic! Labvakar visiem klātesošiem. Kā Ēriks teica, dubļus var brist, bet zvejas tīklu viens pats nevar pavilkt. Tur ir vajadzīga laba, kārtīga atbalsta komanda. Un tāpēc pirmām kārtām paldies visai atbalsta komandai, kas ir man stimulējuši, mācījuši, devuši padomus un arī, protams, palīdzējuši pašā zivu procesā, jo bez viņiem līdz šim es nebūtu ticis. Ko es vēl gribētu teikt? Ja tu uz darbu ej ar prieku, tu vairs neskaiti minūtes, stundas, gadus. Un ja vēl tas darbs tev dod algu, par kur var izdzīvot, tad to es varu nosaukt par laimi. Kaut Latvijā būtu vairāk tādi laimīgie kā es. Paldies! Es aizmirsu. Saprotu, es teicu, ka man ir 2 tie inovācijas. Nu, tā otra man būtu tai valdībai. Un es zinu, ka te tā zālē ir daudz, ne tikai valdībai tie gudrie galvas, bet te daudz gudri galvas kopā. Un es te domāju tā, vai mēs beidzot nevarat sastēlēt kopā visus tos gudros un pārgudros galvas. Un vai mēs nevarat izštukēt, kā mēs tos zivmiltu fabrīķus varat pārriktēt par roņu fabrīķiem. Ko? Un tad mums visiem būtu labi.
kuram buru, turam kanti, kas mums katram ir savs. Bet neaizmirsīs, ka mēs visi ir uz vienu kuģi, ko sauc par Latviju. Un tikai kopā, un tikai tad, kad mēs darīs to viens priekš otru, tad arī mums tas izdosies. Jo neviens no mālas svešs nenāks un neko labu mums nedarīs. To var mēs tikai paši. Un tā visi. Tā visi. Paldies, Ivetai. Jūs ir vien mutīgi dāma. Tas nu ir skaidrs, vai ne? Tātad, ja pēkšņi rodas tāda situācija, kad ļoti sagribās kādu zivtiņu, ko jūs darāt tajā brīdī? Iet jūrā, tas ir viens variants, jā. Jā, jūs arī iet uz veikalu pakaļ zivīm? Kā, jā? Es neticu. Man vienā dienā bija, es pamostos no rīta jūtu, prasās pēc tās zivtiņas, prasās. Man pie mājas tāds maziņš veikalīts, nosaukšu to par šmurgulīti, tāds absolūti maziņš. Ieskrienu iekšā, saku, ka varētu vien zivtiņu. Viņi man saka, kādu? Latvijas, Itālijas, Spānijas, marokāņu, portugāles, amerikāņu. Es stāvu, saku, vienkārši garšīgu. Un viņi man saka, tad ņemiet Latvijas. Tur būs skaidrs, jūs nekļūdīsieties. Un tā tik tiešām arī bija. Ļoti garšīgi, ārkārtīgi. Un tāpēc arī mēs nākamo nomināciju par šo te garšu un par šo te garšīgumu arī turpināsim. Nākamā nominācija – Gada uzņēmums zivju apstrādē. Dāmas un kungi, balvu pasniedz Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Labvakar, jūras vēja aprautie, labvakar, jūras krastā mūžīgi gaidošās un citas ekscelences. Šī nominācija tiešām ir liels gods un lepnums Latvijai, jo pievienotā vērtība jebkuram darbam, cilvēka darbam, ir mūsu Latvijas nākotne, tā kā jau iepriekšējā balvas pasniedzēja runāja. Tā kā man laikam jāsaka, lūdzu video, ja? Lūdzu video. Tur, kur Salaca satiekas ar Baltijas jūru, jau 70 gadus stingri stāv zivju pārstrādes uzņēmums Brīvais Vilnis. Tā ir daļa no Latvijas zivju rūpniecības vēstures. Daudziem brīvā viļņa šprotes liekas, ka garšo pēc bērnības. Bet arī bērnības garša mainās, iet līdzi laikam. Un Brīvais Vilnis arī. Latvijā un vairāk kā 40 pasaules valstīs labi pazīst vismaz 100 veidu uzņēmumā ražoto konservu. Brīvā viļņa vērtība ir darbinieki, salacgrīvieši un apkārtnes ļaudis. Daudzi pat vairākās paaudzēs. Ražotnes vadītāja Daca Bokmeldere saka, ka gandrīz visus pazīst vārdā, jo citādi jau nevar noturēt kvalitātes latiņu tik augstu. Čakli strādājot ar tradīciju, dabīgi un kvalitatīvi. Pati šeit jau 23 gadus. Visi darbinieki un vadība uzņēmumā ir uz viena viļņa. Jādomā par inovācijām, jauniem produktiem, receptēm un iepakojumiem. Un tad Brīvais Vilnis ražos gardus konservus vēl ilgi. Visiem darbiniekiem, kas strādā zivapstrādē, pateikt lielu paldies par to, ka viņi tur ir, ka viņi cenšas un strādā, jo tas ir ļoti smags darbs. Un paldies katrā ziņā arī zvejniekiem, ka viņi zina ne tikai miltu ražotājus, bet arī konservu pārstrādātājus un var iegādāties no viņiem zivis, jo no svaigām zivtiņām vislabākās šprotas sanāk, protams. Paldies, mīļie! Laureāts nominācijā Gada uzņēmums zivju apstrādē. Laureāts akciju sabiedrība Brīvais Vilnis. Aicinām uzņēmumu pārstāvi saņemt šo burvīgo balvu. Ar aplausiem!
Tātad plānoju ierasties, pirmkārt, labvakar visiem. Plānoju ierasties, es īsti iepriekš nebiju. Manā vietā vajadzēja atrasties izpilddirektoram Mārim Trankalim, bet šodienas laikā viņš man paziņoja, ka man ir tā iespēja būt ar jums šeit, šajā brīnišķīgajā pasākumā. Un man ir liels gods saņemt šo balvu. Es ceru, ka šis nav nebūtu pirmais gads, un es ceru, ka arī nebūs pēdējais gads. Vēlu izturību mums visiem, gan zvejniekiem, gan citiem ražotājiem, un, kā saka, par stipru Latviju, un lai arī eksports mums ļoti labi attīstās. Paldies! Un tagad kāds muzikāls sveiciens laureātiem un visiem klātesošajiem. Jums uzstājas Jūras spēku orķestris, diriģents virsleitnants Andris Rasmans un dzied Ieva Sutugova. Sagaidām ar aplausiem Raimonda Paula dziesma Balta saule. Visapkārt jūra, jūra vien, balta laiva slīd, un laivā mēs ar tevi vien. Balta saule spīd, tev sejā jūras spožums krīt. Balta vējas līd. Vārdi neteikti norimst uz lūpām, pareivuši priekā. Sirds kā pirmoreiz tevi un sevi un vasaru jūt. Un mēs esam tai vietā, kur jūra ar debesīm tiekas, kur starp mūžībām divām var klusēt un laimīgi būt. Balta saule spīd, visapkārt jūra, jūra vien. Balta laiva slīd, un laivā mēs ar tevi vien. Balta saule spīd, tev sejā jūras spožums krīt. Balta laiva slīd, bez vējas līd.
Šī dziesma noteikti ir romantiskākais randiņš latviešu estrādes mūzikā, kāds jebkad ir piedzīvots. Un šajā romantiskajā sajūtā mēs arī, protams, turpinām lielā loma apbalvošanas ceremoniju. Piekrasts zvejniekiem, tāpat kā zemniekiem, darba pietiek cauru gadu. Var patraucēt, protams, laikapstākļi, roņi vai putni. Un viena zivju sugas zveja beidzas, un tad jau jāgatavojas nākamai. Un tur jau arī citi rīki un paņēmieni, tie jāremontē, arī laivas jātur kārtībā. Un kad zivs nāk, tad par gulēšanu var nedomāt. Ir pat pa 16, 20 stundām jāpavada jūrā. Reiz kādam vecam zvejniekam prasīju, kā ir, kad pēc diennakts šūpošanās nokāpj krastā. Ir tā, ka gribas iet uz balli dejot, jo šūpo tik jauki, ka mūzika pat nav vajadzīga. Es arī reiz piedzīvoju vienā izbraucienā ar laivu tādu šūpošanu, ka šobaldien vēl šūpojos drusciņi savā galvā. Bet, ja pavisam nopietni, tad piekrastes zveja ir ārkārtīgi pašaizliedzīgs un ļoti smags darbs. Nākamā nominācija – Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā. Aicinām uz skatuves Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktoru Normundu Rieksniņu pasniegt veicināšanas balvu. Atgriezties uz skatuves ar šo nomināciju un gribētu pateikt no savas pieredzes un izpratnes, kas ir piekrastes zvejniecība, kas tajā ir īpašs. Ja mēs runājam par lielo zveju, tie kuģi aiziet jūrā, mēs viņus kādu laiku neredzam. Varam uz brīdi aizmirst, pēc tam viņi atgriežas ar lielu lomu. Zivju apstrādātāji to visu dara krastā. Bet, ja paskatāmies uz piekrastes zvejniekiem, tad viņu ražošanas platība ir 450 km garumā. Tas ir visa Latvijas piekraste, sākot no Ainažiem Salatsgrīvas ziemeļos līdz Liepājai. Un darbojās tur ap 150 uzņēmumi, komersanti. Un šajos uzņēmumos strādā, dažos ir 2 cilvēki, dažos ir 3, varbūt 4. Un tātad šo lielo ražošanas platību apsaimnieko šie zvejnieki. Vēl gribētos teikt, ka šie zvejnieki stāv ar vienu kāju jūrā, ar otru uz sauszemes. Viņi ir vienojošā saite starp jūru un zemi. Un aizmugurē viņiem atkal stāv viņu ģimene. Visbiežāk tā tas ir. Viņu ģimenes māja kāpās un tie ģimenes locekļi, kas piedalās visā šajā darbā. Tāpēc tas ir vienojošais posms starp zemi un jūru. Un piekrastes zvejniecība ir arī nozīmīga ar to, ka šobrīd zvejniekam ir jābūt ar izdomu un ar savām kaut kādām spējām ļoti apveltītam, jo viņam ir jāspēj no maz zivīm dabūt lielu naudu. Nevienmēr tā liela nauda ir. Tā nauda var arī būt ne tik liela. Bet es novēlu visiem piekrastes zvejniekiem gala rezultātā dabūt to lielo naudu. Ar vienu pašu zivu vairs iztikt nevar. Zvejniekam kaut kas ar viņu ir jādara. Vai nu viņu jāapstrādā, jāmeklē tas turists, kas atbrauks uz to vietu un kuram varēs šo zivu pārdot par šo lielāko naudu. Tā kā tas ir grūts darbs, bet manuprāt ir ļoti jauki arī, kad, kā jau es teicu, piekrastes zvejnieks un ģimene ir turpat blakus. Un šo pārmantojamību, jaunās paudzes ienākšanu, piekrastes zvejniecībā es pat redzu vairāk nekā citās jomās nozarē. Tie bērni, kas izauguši pie jūras, viņi paši pēc tam dodās zvejā. Un gribētu novēlēt, lai tas nekad nebeidzās, lai šī pārmantojamība, šī jūras un zemes vienotība piekrastes zvejniekiem nepazūd, lai jums veicās. Un tāpēc šajā nominācijā mums arī ir ļoti jauki izveidojies, ka veicināšanas balvu saņem pārstāvis, kas ir no ziemeļu gala, un galveno balvu saņems pārstāvis no dienvidu gala.
Tā kā arī vieno šos 450 km no abām pusēm mēs šodien pasniegsim šajā nominācijā balvu. Paldies! Paldies, Riesnīkungam. Aicinām veicināšanas balvu saņemt Sijā Šoneris pārstāvi Jāni Krūmiņu. Sijā Šoneris jau gandrīz 10 gadus nodarbojas ar stāvotu zveju, zivju mūrdu un tīklu zveju Salacgrīvas pusē. Zivju realizācijas problēma nav. Noņēmēji reņģēji ir akciju sabiedrības Brīvais Vilnis un Sijā Baņķis. Sijā Šoneris ir ieguldījuši līdzekļus un darbu efektīvāku zvejas rīku izveidošanā. Ikdienā zvejo 2 cilvēki un uzņēmuma dvēseli ir Māris Bērziņš un, protams, arī aplausi Jānim Krūmiņam. Labvakar visiem. Uzņēmuma dvēsele ir Māris Krūmiņš, nevis Bērziņš. Jā, tā kā liels paldies par šo veicināšanas dāvanu un visiem neasakas. Paldies! Es jau cerēju, ka būs pirmā balvu pasniegšanas ceremonija, kur neko nesajaukšu. Tik labi gāja līdz šim brīdim. Bet nu labi, tālāk dodamies atkal ar skaidru prātu un aicinu noskatīties video par laureātu šajā nominācijā. Liepājas pusē piekrastes zvejnieka Jāņa Freimaņa uzņēmums jau 12 gadu nes eksotiskās zivs Marlina vārdu. Laikam jau šis nosaukums arī mazliet raksturo īpašnieku. Mērķtiecīgs sapņotājs, kurš reizēm pat riskē, lai būtu labākais un ātrākais. Tāds ir Jānis Freimanis, lielākais apaļo jūras grunduļu zvejnieks savā piekrastē. Darbs ir cauru gadu, bet divatā ar visu var tikt galā. Pavasarī tiek zvejoti grunduļi, vēlāk butes, tad vimbas un mencas un gada beigās jau stintes. Pa starpu brīvajā laikā jāšoj tīkli, jāgādā par laivu. Zvejošana Jānim kopš bērnības jau ir asinīs. Pēc jūras skolas kādu laiku zvejoja tālajās jūrās, bet dzimtais krasts vilka vairāk. Arī sapņiem ir vieta, jo atbalsta programmas un projekti ļauj attīstīties un ieviest ko jaunu. Vienīgie piekrastē vasarā Sijā Marlins 11 piedāvā izbraukumu jūrā. Viesi var iepazīties ar piekrastes zveju, nobaudīt tikko ķertu un gatavotu zivtiņu. Par šīm jaunajām idejām paldies Jāņa dzīvesbiedrei Agitai Kurzemei. Jānis saka, ka viss jau iet uz labo pusi. Saglabāsim šo arodu un liksim Latvijai ar to lepoties. Gribētu novēlēt visiem Latvijas zvejniekiem izturību. Zvejnieku darbs nav no tiem vieglajiem. Arī novēlēt savā veidā popularizēt arī zvejniecību un nodot nākamajām paudzēm. Un, protams, kad labas lomas un labas laikapstākļus, lai biežāk var tikt jūrā. Un labu realizāciju. Tas jau būtu galvenais. Nominācijā Gada uzņēmums jūras piekrastes un iekšējo ūdeņu zvejniecībā. Aicinu skatuves laureātu balvu saņemt Sijā Marlina 11 valdes locekli un piekrastes zvejnieku Jāni Freimanu no Liepājas. Labvakar visiem! Mans vārds ir Jānis Freimanis, esmu no Liepājas. Un, jā, kā jau video materiālā redzējāt, tad nodarbojos ar zvejniecību jau diezgan ilgu laiku. Un sāku jau no pavisam mazām bērnu dienām. Un tā kā varu piekrist daudziem šeit arī, kas teica to, ka tas jau ir asinīs. Un, vēlāk jau arī veidojot savas profesionālās gaitas, nevarēju īsti jau iedomāties, ka varētu kaut ko darīt citu. Jo arī mācoties jūrniecības koledžā, kad pienāca prakses laiks, tad es paziņoju prakses vadītājiem, ka es vēlos prakses iziet tieši uz zvejas kuģi, uz zvejas tralera, uz ko saņēmu atbildi, kad jūrskola nepiedāvā šādu iespēju, un tā kā īsti ne, tikai uz tankeriem vai uz citiem, vai gāzvedējiem, vienalga kādiem citiem kuģiem.
Bet es tā kā teicu, es tā kā ļoti vēlētos un tā. Un tad gājām kopā pie jūras skolas direktora Ivars Virga un slaveno Daiņu un Ainaru Virgas tētis no Līviem. Un izteica savu vēlēšanos, uz ko viņš atbildēja, ka, ja tu pats visu atrodi, pats visu nomenedžē, tad mēs tev ieskaitīsim to. Tad tādā veidā arī tu pirmo reizi nokļuvu tālajās jūrās, Mauritānijā, pazvejojām 7 mēnešus, un pēc tam gan vairāk personiski iemeslu dēļ izvēlējos strādāt gan ostā, un turpmāk arī pēc tam piekrastē. Un tā, bet īsumā jā, tas ir tas, kas tāds manas dzīves aicinājums strādāt zvejniecībā, un arī paldies manai dzīves biedrei, kura to saprot un pieņem un atbalsta un neliek iet kaut kur kādā kabinetā strādāt vai kaut kur citur. Un tas jautājums telefonā, vai tas ir 10 vakarā vai 4 no rīta, ko tik ilgi tā jūrā var darīt, tad tas tāds mazliet retāk jau ir. Un liels paldies Zemkopības ministrijai, Zivsaimniecības departamentam tieši par to, kad rūpējaties par zvejniekiem, atbalstat zvejniekus, aizstāvat zvejnieku intereses. Un it īpaši, tieši piekrastē, kas bija šis pēdējais atbalsta projekts, to pilnīgi noteikti nevar novērtēt par zemu, jo tas bija tāds līdz šim pirmais, vienīgais, lielais un visvienkāršāk pieejamais zvejniekiem, kas deva un arī dos turpmāk ļoti, ļoti lielu ieguldījumu gan kuģu modernizācijā, gan vispārīgi uzņēmumiem attīstoties. Un tas ir tiešām ļoti, ļoti daudz. Un, kā teica Cīruļkungs, tad zvejniekiem būt Latvijā. Un šobrīd vēl neesmu nevienā asociācijā, bet biedrībā ceru, ka arī uzņemsiet mani savā pulkā. Un neasakas, jā, paldies! Paldies Jānim. Jāni jāteic, tāpēc mums šodien pēc oficiālā pasākuma ir arī neoficiālais pasākums, īpaši organizēts, lai tevi varētu uzņemt kādā biedrībā arī. Labi, dodamies tālāk. Un kā nākamā nominācija gada uzņēmums jūras zvejniecībā. Un jūra, tāpat kā sieviete, ir reizē gan vāja, gan stipra, un ne jau uzstiepjot savu gribu, tā gluži iegūstama. Tā rakstnieks Zigmunds Skujiņš aprakstīja šo Latvijas dabas skaistuli. Bet tie ļaudis, kuri jūras mīlestību ir ieguvuši, par to daudz nerunā, bet saista savu darbu ar to. Zvejnieka dzīve nav viegla. Lai pastāvētu, jāprot sadzīvot ar kvotām, cenu svārstībām, vēl arī skaistais vārds inflācija. Jāsaredz nozarei arī perspektīvas. Un tādi zvejnieki šogad konkursā ir. Aicinu uz skatuves balvu pasniegt zemkopības ministru Armandu Krauzi. Šovakar pirmo reizi piedaloties šai pasākumā, es redzu, ka katra nominācija ir kā tāds ķieģelīts, kas veido kopējo māju zivsaimniecības. Un, jā, piemēram, jaunais zvejnieks, tas mums visiem ir prieks, mēs redzam, ka ir, kas turpinās piekrastes zvejnieki. Tā seja, kas ar katru no mums, kas nav saistīta ar jūru, parāda, dod iespēju iepazīt jūru,
apstrādē, ir tas, ko mēs varam aptaustīt veikalā un pēc tam arī likt uz galda. Bet šī nominācija, man liekas, ir ļoti svarīga un ļoti nozīmīga kopumā mūsu ekonomikai, mūsu eksporta spējai. Tā uzlabo skaitļus un palīdz visai tautsaimniecībai, dod devumu apstrādēji, dod to, kas ir mums uz galda. Un tā ir, es teiktu, liela māka iegūt ļoti lielu lomu, lai visai Latvijai būtu labums. Lūdzu, video. Sijā Sibilla ir zvejas uzņēmums, kas zvejo reņģes un brētliņas Baltijas jūrā. Kad vien laikapstākļi to ļauj, zvejas kuģis Ako dodas jūrā, lai varētu nozvejot piešķirto kvotu 1500 tonu zivju. Daļa nozvejoto zivju tiek realizēta svaigā veidā zivju konservu ražošanai mūsu konservu ražotājiem, bet daļa tiek sasaldēta, lai realizētu to vēlāk. Gandrīz visas noķertās zivis paliek Latvijā. Sijā Sibilla zvejo jau 30 gadu. Kā stāsta uzņēmuma prokūrists Raimonds Buholts, kurš pats zvejniecībā ir ar lielu pieredzi, saka, ka, lai būtu labi rezultāti, ir jābūt labai komandai. Uzticēšanās zvejniekiem un visiem, kuri ir iesaistīti procesā no jūras līdz zivju kombinātam. Pašam jārūpējas, lai kuģis un zvejas rīki allaži ir tehniskā kārtībā, lai tas laikus iziet jūrā un atgriežas, lai veiksmīgi norit izkraušanas un realizācijas darbi. Darbs nav viegls, bet viss notiek un Sijā Sibilla tāpēc ir labāko pulkā. Bet Raimonds Buholts un viņa Sibillas komandas saka, ka dzimtā krastā strādāt ir vislabāk. Varētu novēlēt daudz limitus, lai limiti vismaz paliek esošajā līmenī un labs nozvejs, labu laiku, lai tās zivs var noķert. Un saprotams, lai viņi visi nopelna pietiekoši naudu, lai viņiem nebūtu jābrauc uz ārzemēm, bet varētu palikt tepat Latvijā un dzīvot labi tepat savā dzimtenē. Balvu lielais loms nominācijā Gada uzņēmums jūras zvejniecībā saņem Sijā Sibilla. Labvakar visiem klātesošajiem. Gribu pateikt paldies nozarei par novērtējumu. Un kā jau te agrāk minēja, kad jūrnieki un it sevišķi zvejnieki ir skarbi vīri, kas daudz dara un maz runā. Tāpēc teikšu īsi. Mēs ķērām zivis, ķersim zivis, tikai dodiet mums to iespēju. Paldies! Laiks atkal nelielai muzikālai attelpai kopā ar Jūras spēku orķestri, protams, diriģentu, virsleitnantu Andri Rasmani un arī solistiem, gan Luīzu, gan Ievu, gan arī, protams, mani. Es arī soļošu beidzot uz otru skatuves pusi. Uz priekšu kurzemē ar vēju, kas baltās kuģu burās pūš. Es kurzemē tev gavilēju, tu raudi līdz, kad grūts mans mūžs. Uz priekšu zemgale ar dziesmu, ko plaši lauki saulē dzird. Tev zemgale kā karsta liesmā, deg manās krūtīs droša sirds.
pašu, ko silos rodi tu. Tev vidzemē reiz sevi pašu, es atdošu kā parādu. Uz priekšu Latvijā ar spāru, ar zaļu zāli zelumu. Lai Latvijā es arī varu, ar vienu acīm tā kā tu. Uz priekšu Latvijā ar svaru, ar zaļu zāli zelumu. Lai Latvijā es arī varu, ar vienu acīm tā kā tu. Ja jūras šalkas ir skanējušas šūpuļdziesmas vietā, ja vectēva arots ir bijis piemērs no pirmajiem soļiem, un ja zvejniecība no profesijas ir kļuvusi par dzīvesveidu, ja darbs ir prieks visa mūža garumā, un ir tik daudz, ko vēl iemācīt zvejniecībā saviem bērniem un mazbērniem, tad šis cilvēks ir pelnījis cieņu un abrīnu. Noslēdzošā nominācija apbalvošanas ceremonijā Lielais loms 2023 ir par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā. Teikt visiem zivsaimniekiem spēka vārdus un apbalvot laureātu par darba mūžu, kas ir veltīts zvejniecībai, aicinām Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu. Labvakar, cienījamie klātesošie. Man jāsaka, tā kā daudzi jūs varētu teikt, pie jūras dzīve mana. Jo arī es nāku no tagad pēc administratīva teritoriālās reformas zvejnieku pagasta, dzīvoju pie jūras un daudzus gadus esmu popularizējusi Carnikovas nēģus. Un kolēģi mīļie, es gribu teikt tā, jums milzīgi paldies par šo pasākumu un par to darbu, ko jūs visi darat. Liels paldies piekrastes zvejniekiem, un te jau daudz izskanēja, ka tas darbs tiešām ir ļoti grūts. Un skatoties arī uz mūsu piekrastes zvejniekiem, es redzu, ka jaunā paudze nāk iekšā, patiešām ļoti liels prieks par to. Bet vienalga tas ir ļoti lēnām. Un tāpēc daudz te teica, ka zvejniecība ir tā kā asinīs. Es gribu teikt, ka zvejniecība, piekrastes zvejniecība ir tā kā gēns, kurā jau daudzas paaudzes ir šo mantojušas. Tas ir mīlestība uz jūru, mīlestība uz savu darbu, nebaidīties no tā sūruma, ko dod jūra, bet vienlaicīgi viņu mīlēt un priecāties par to skaistumu. Un jūra tiešām ir fascinējoša. Es arī esmu braukusi ar laivu pāri jūrai uz Roņu salu, un arī esmu piedzīvojusi, ko nozīmē, kad viļņi ir lieli. Un jāsaka tā, es biju starp tiem, kas tomēr izturēja šo pārbaudījumu, tā kā laikam arī manī ir tas jūras gēns. Bet šodien man ir tas gods un lepnums pasniegt balvu par mūža ieguldījumu. Un tas ir izcili, ja mēs varam godināt
tos cilvēkus, kas ir gadu gadiem nesuši šo tradīciju, turējuši rūpi par šo darbu un vēl nodevuši mūsu nākamajām paaudzēm šo arodu. Tāpēc tiešām milzīgs lepnums un prieks, un vēlreiz paldies jums visiem par to darbu, ko jūs darat katrs savā nozarē. Paldies! Lūdzu, video! Zvejnieka Jāņa Krūmiņa darba mūžs ir tik liels, kā jūra dzimtajā Kuivižu krastā. Kā saka Jānis, visu jau vienā brīzē nevar atcerēties. Raugoties viņa gudrajās acīs un klausoties atmiņu šļakatās, viņu var apbrīnot. Kā pats saka, ja tas kalniņgals pretī vecajai pirtiņai, tēva mājās, mācētu runāt, viņš stāstītu, kā Jānis tēvam līdzās laivā ar mazajām rociņām airējis, braucot pēc loma. Kā jaunība paskrējusi jūras skolā, skolojoties pie leģendārā Hugo Legsdiņa, kā gandrīz 5 gadus dienējis Krievu armijas flotē Arhangeļskā, kā zvejojis uz kuģiem dzimtajā kolhozā Ankurs un pats piedalījies traļu būšanās, lai gūtu 2 reiz lielākus lomus. Daudzi no Jāņa draugiem jau atpūšas lielajā dzīvē, bet pats vēl zvejo kopā ar dēlu un mazdēlu. Gan stāvvadi, gan nēģu tacis ir Jāņa Krūmiņa ikdiena un spēka vēl gana, lai stūrētu laivu, zvejotu, pašķendētos par roņu saplēstiem tīkliem un priecātos par savu zvejnieka dzīvi. Latvijas zvejniekiem tikai veselība, veselība, vēlreiz veselība un izturība. Un vēlreiz izturība. Dāmas un kungi, balvu lielais loms par mūža ieguldījumu zivsaimniecībā saņem zvejnieks Jānis Krūmiņš. Krūmiņkungs, aicināsim jūs pateikt kāds pāris vārdus. Es nav liels runātājs, bet es jūs visiem klātesošiem novēlēšu veselību un vēlreiz veselību un izturību, lai tikai viss būtu kārtībā. Paldies Krūmiņkungam, un lai šis muzikālais sveiciens skan mūsu skaistajai Latvijai un tiem viedajiem cilvēkiem, kas veltījuši savu darbu mūžu mūsu Tēvzemei. Lai skan Uldas Tabulnieka dziesma Tik un tā. Nāk rudens izgraznot Latviju, bet nepolies atcenties tā.
Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens izgraznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot, savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai palaistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens izgraznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot, savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai palaistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens apleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā, tik un tā. Paldies jūsu aplausi Jūras spēku orķestrim. Diriģents virsleitnants Andris Rasmanis. Aplausi solistēm Iem Sutugovam, Luīz Grasta un vecais Mārtiņš. Zemkopības ministrijas rīkotā gada balva zivsaimniecībā Lielais Loms apbalvošanas ceremonija tūliņ arī kā izskanējusi. Vēl es gribētu sakārtot pāris lietas, tā teikt. Pirmā no tām būs kopīgs foto šepat priekšā visiem šīs dienas konkursa gan nominantiem, gan laureātiem, un arī, protams, arī Saeimas priekšsēdētājas kundzei, un arī ministra kunga aicināšanu, arī valsts sekretāru un arī Rieksniņa kungu. Un pēc tam visus, pēc šī skaistā kopīgā foto, ko mēs iemūžināsim vēsturē par godu, tālāk, kad jūs dosieties laukā no šīs zāles, jūs sagaidīs burvīgs banketiņš. Jā. Tas viss ir jums, jūs noteikti to izmantojiet. Un tad, kad mēs jutīsim, kad jums jau banketa ir gana un kad gribas mesties kārtīgā dejā, tad ticiet vai nē, blakus zālē būs dejas! Kad vēl ir bijusi tik lieliska iespēja izdancināt Saeimas priekšsēdētāju? Jā, to es visiem arī novēlu. Lai jauks un skaists šis vakars, tiekamies jau pēc brīža deju zālē. Būs gan Ieva, gan Luīz, būšu arī es. Noteikti mums būs fantastisks vakars, bet tagad gan lūdzu sanāciet visi nominanti, laureāti. Lūdzu šeit priekšā arī visi nāciet uz vienu skaistu un burvīgu fotogrāfiju.
Pašos vislabākajos, viskaistākajos. Paldies, paldies!